Mēs esam neredzamās frontes karavīri. Bieži vien tie kiberuzbrukumi, viņi nav tēmēti. Viņi vienkārši masveidā tiek izplatīti. Ikdienā tu nevarēsi dabūt IT speciālistu un piedāvāt viņam atbilstoši algu, bet zemesardze foršs formāts, kur tu vari viņus tā kā ieinteresēt, lai viņi nāk ar savām zināšanām. Tas, kas ir unikāli zemesardzei, kas man patīk, tas, ka jebkurai profesijai var atrast pielietot. Viens mūsu ložmetēnieks tagad aizgāja pie tevis uz tā vēriem, jo viņš pateica, es vairs nevaru, 4 gadus uz to ložmetēju noskrēdījis, jo es vairs negribu ar ložmetēju skrēt. Tas ir tas stāsts, un mums tie stāsti ir daudz. Čau, Mārtiņ. Čau, Mārtiņ. Ko esi gatavs parunāt par kaut ko nevar runāt? Man liekas, mēs riktīgi tagad darknetā ielīdīsim. Saruna sastāvēs no tā, ka es par to nevaru stāstīt. Bet šodien pie mums ciemos ir majors Ronalds Mandelis. Un Ronalds komandē bataljonu, kura nosaukums tūlīt centīšos pilnīgi precīzi nolasīt, kā tas saucās. Zemesardzes kiberaizsardzības un elektromagnētiskās karadarbības bataljons. Pareizi? Izdevās ar pirmo. Jā. Varbūt, lai vieglāk sauksim bataljonu par kiberiem, jo man liekas tā sauc kibers par kiberiem. Varbūt varētu izstāstīt cilvēcīgā valodā, ar ko īsti Ronalds nodarbojās šis bataljons. Kā jau nosaukumā tu minēji, tad kiberaizsardzība tā ir tā primārā lieta, ko mēs darām, bet ir arī tā otra sadaļa, ko tu minēji, elektromagnētiskā karadarbība. Tas ir kaut kas jauns, bet lielos vilcienos tas, ko dara kiberi, principā saīsinātā versijā to pašu, ko darat jūs kā kainieki. Tātad mums arī ir pamatapmācība, tas arī ir tas, ko mēs jau 5 gadus paši organizējam savu bataljonu ietvaros, taisam pamatapmācību. Bet viņi tad ir kainieku pamatapmācība, vai jūs tur ar datoru? Jā, tāda īsā versija, tāds ieskats vispār militārajā, tātad reglamenti, ierīnas apmācība, orientēšanās, darbības ar ieročiem. Un tad mums ir tāda nometne nedēļu garumā, kur mēs esam mežā. Ar pēli un tastatūru, Jā, gribētu es tā teikt, bet tur ar ieročiem viss tā kā pienākas. Tāda īsā versija mums arī ir. Jā, tātad mežu viņi ir redzējuši lielākā daļa, jo mums ir arī zemesargi, kas pārnāk no citiem bataljoniem, kurus saprot, man pietiek skraidīt. Es nāku pie mums uz mūsu vienību. Tātad zaļā taktika nedaudz. Un tas lielākais uzsvars mūsu vienībā ir tieši uz to kiberdrošību. Un, kad parasti jautā, kāda tad ir jums tā apmācība, tad tas, kā mēs to darām, mēs parasti jau sagaidām, ka tas mūsu zemesargs nāk jau ar kaut kādām priekšzināšanām, ar kaut kādu bagāžu pieredzi. Tātad IT jomas speciālisti lielākoties ir arī, kas nav, bet par to mēs vēlāk droši vien parunāsim. Un tātad IT speciālists tā ir pamatlieta, tad viņš nāk jau ar savu bagāžu, savām interesēm un savu pieredzi, ko viņš dara. Un tad mēs mēģinām vienības ietvaros atrast viņam to pareizo vietu mūsu struktūrā, kur viņš varētu tās savas zināšanas izmantot. Bet tas, ko es esmu pamanījis, bieži vien IT speciālists, kurš ikdienā, teiksim, es nezinu, darās ar kaut kā, nodarbojas ar tīkla administrēšanu, vēl kaut ko, viņš saka, nē, šitais nav tas, ko es gribu darīt. Es gribu kaut citu. Un tas top jautājums man ir pastāst man, ko tu gribi darīt, par ko tev ziba acis, jo viens tas, ko tu dari ikdienā, un pasaka man, ko tu gribi darīt. Un tas otrs jautājums man patiesībā pat ir svarīgāks. Jo tad es mēģinu viņu ielikt tur, jo tad viņam acis zib un tad viņš nāk un darbojas. Tas ir tas kā... Bet, pastāst par to otru daļu, tā elektromagnētiskā karadarbība, tas ir kaut kāds, es nezinu, tas, ko mēs ikdienā dzirdam par pretdronu kaut kādas radio vai kaut kas tāds. Tas ir kaut kas tas vai tas kaut kas... Es teiktu tā, ka tas ir kopums. Tieši droni tā varbūt tās ir viena sadaļa, bet tur ir kopums dažāds. Un tas, ko mēs meklējam, tos speciālists vēl papildus ir tie radio amatieri. Tas ir tas, ar ko mēs sākam. Tas ir kaut kāda signāla nomākšana vai kaut kāda signāla dabūšanas jā, bet dažādās izpausmēs. Ar ko atšķirās tas mūsu speciālists, tas, ka viņam ir IT zināšana, plus vēl vēlme darboties, teiksim, radiosakaru jomā, un tad to visu saliekot kopā sanāk ļoti labs tāds, kā saka, ar pievienoto vērtību cilvēks, kurš pazīst abas divas puses, un tad, ja viņš zina abas divas puses, tad viņas attiecīgi var labi saslēgt kopā un daudz lietas izdarīt, ko varbūt tās cits nevarētu izdarīt. Tu minēji to, un tad tu, bet tu minēji arī, ka nāk no citām vienībām, jo pietiek skriet, bet manuprāt, tur tas elements ir, ka ja tev tomēr ir tās zināšanas, kuras ir labākas nekā vienkārši sēdēt ierakumos, tad varbūt nevis pietiek skriet, bet vajag iet tur, kur tev tās prasmes ir labākās.
kur tu vari visvairāk iedot. Jo, mums vajag tos kājniekus, bet varbūt tas IT speciālists kaut kādā brīdī ir svarīgāks par vienu kājnieku. Es teiktu tā, ka daļai tev ir taisnība, bet pārsvarā ir tā, ka vislabākais variants ir, ka tu esi nobriedis. Ja? Jo bieži vien, kā jūs teicat, tas IT speciālists ikdienā, viņš ar to nodarbojas, viņš to negrib darīt. Es gribu paskaidrot. Jā, mežā ir foršāks. Mums viens tāds ir, viens kājnieks tāds ir, kurš ir brīnišķīgs kājnieks. Bet viņš arī pateica, kāpēc es gribētu būt IT, kāpēc es gribētu kiberos, ja es ikdienā tur nodarbojos. Man bija līdzīgs gadījums no studentu bataljona, viens zemesargs atnāca, un stāsts tieši tāds ir bijis. Viņš tāds man teica, es 45 gados vairs negribu skraidīt ar ložutē. Es gribu viņu nolikt valā, jo viņš uz to bataljonu iedomājas, viņš aizgāja uz kājnieku bataljonu, studentu bataljonā daudz aktīvi skraida pa mežiem un tiešām cepur nostiem pušiem. Un viņš ir sapratis to, ka viņam pietiek. Un tagad viņš ir nobriedis nāk pie mums, un tas, man liekas, ir tas pareizais, jāļauj katram izbaudīt to zaļo taktiku. Arī mums vienībā ir tādi, kas grib skraidīt pa mežu. Es uzreiz varu pateikt, viens mūsu ložmetēnieks tagad aizgāja pie tevis uz tā vērību, jo viņš pateica, es vairs nevaru, es 4 gadus uz to ložmetēnu noskraidījis, es vairs negribu ar ložmetēnu skraidīt. Tas ir tas stāsts, un mums tie stāsti ir daudz. Jo tas, kas ir unikāli zemesardzei, kas man patīk, tas, ka jebkurai profesijai var atrast pielietojumu. Un tas ir, man liekas, tas unikālais, ar ko zemesardze ir īpaši, jo katram, kurš nāk, vai viņš ir pavārs, vai viņš ir šofers, vai viņš ir mehāniķis, katram var atrast savu vietu. Un te ir jautājums, vai tu gribi darīt to, ko tu dari ikdienā, vai tu gribi vēl kaut ko papildus. Un man liekas, ka tā otra lieta papildus vēl kaut ko, jā. Tas ir tas, kas, man liekas, arī tos zemesargus arī aicina iet uz to zemesardzi un kļūt par brīvprātīgiem. Tā ir tā unikālā zemesardzes, man liekas, tāda vizītkarte, es teiktu. Bet tas, ko es redzu šī sarunā, parasti ir tā, ka mēs runājam ar čaļiem no citiem bataljoniem, mēs varam apmērīties ar pieredzi, vai ne, jo, kā tur viens skraidīs ar ložutnē vai Patrijām kaut kā braukuši ar kaut kādu piedzīvojumu bijuši. Kurā poligonā bijis? Jā, šī sarunā, jā. Mēs nevaram baigi ar Mārtiņu stāstīt mūsu pieredzi par elektromagnētiskajā karadarbību vai tādām lietām. Mēs nestāstīsim, tas ir noslēpums. Jā, bet, Ronald, varbūt pastāst, kāds bija tavs ceļš līdz šim amatam? Tas garais stāsts. Arī varu. Interesantais. 20 minūtēs mēģinu iekļaut. Mēģināšu, jā. Tad pavisam tā nopietni, jā, viss sākās, man liekas, 98. gadā, kad es biju jaunsargs. Tad tā jaunsargs kustība bija ļoti aktuāla un parasti tie jaunsargi darbojas pie kaut kādiem zemesardzes bataljoniem. Jo? Tur tas instruktors, kurš, teiksim, ir zemesardzē, darbojas ar tiem jauniešiem. Un es tur aizgāju. Un aizgāja pavisam nejauši, tāpēc, ka 18. novembrī Krasmalā es viņus redzēju formas starpos, jaunus puišus ar lāpām. Un tad man bija jautājums, kas viņi tādi ir. Es arī gribu tāds būt, es arī gribu formu nesāt. Un tad es kaut kā atradu skolā, ka man izrādās paralēlā klasē arī viens iet, un tad viņš man tā kā ievilka iekšā. Un jaunsardzes tas bija kaut kas cits iedomājies. Tie 90. gadu beigas. Tu esi pie zemesardzes bataljona, tu redzi tos ieročus, tu redzi to tehniku, redzi puišus formas starpos, un, protams, ka gribās. Kurš ar bērnībā nav spēlējis kariņas, vai ne? Un tā kā es tajā jaunsardzē aizgāju, tad es sapratu, ka tas ir mans. Man patīk. Man patīk tas, kas tur notika, kā tas tika organizēts. Un, protams, tas bija tikai laika jautājums, kā palika 18 gadi, kļuvu par zemesargu. Tātad 5 gadus nodienēju kā zemesargs. Ļoti patīk tā lieta, un es jau zemesardzē sapratu, es gribu kaut ko vairāk. Un tad sāku runāt par profesionālu dienestu. Tas man ļoti uzrunāja, un zemesardzē sapratu, tas ir mans. Aizgāju uz akadēmiju? Jā, tur atkal ir tas stāsts interesants, jo nebija tā, ka tas bija vieglais ceļš. Es vēl nebiju pabeidzis vidusskolu. Man bija skaidra vīzija, es iešu uz akadēmiju. Un kaut kā apstākļi sakrit tā, ka tajā gadā nevarēja iestāties ar vidēju izglītību. Un es tā bācu, kaut kas ir jādara. Jādomā tālāk, kaut kādam backupam jābūt. Labi, nākamais solis bija jāiet uz augstskolu. Un paldies manai skolotājai, Mārītei Miķelsonai, kas mani fiziski paņēma aiz rokas un teica... Paldies, Mārīt! Paldies, Mārīt! Paņēma mani aiz rokas un teica... Tā, Ronald, nāc man līdzi. Uz skolu bija atbraukuši Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas pasniedzēji un studenti. Un tas bija tāds konkurss, kad
saucās Es būšu skolotājs. Un tie, kas tiek nākamajā kārtā, principā jau viņa budžeta grupā tiks uzņemta augstskolā, kas man derēja. Protams, es nebiju iedomājies, ka es gribu būt skolotājs. Jā, tieši tā. Tā bija pirmā doma, kā tagad atceros, man skolotāji ved pa tiem gaitiņiem lejā uz to klasi, kur noteikti tas konkurss. Un es tā, es taču negribu būt skolotājs, kā man to vajag. Bet patiesībā, paldies, tas man reāli dzīvē ir palīdzējis pie tā mēs arī nonāksim. Nu jā, un vienmēr sakot, es piedalos tajā konkursā, un pēc tam paiet tas laiks, un man saka, klausies, tu esi uzņemts budžetā, es vēl 12 klases nebiju pabeidzis. Tātad, principā, man tas bija kaut kāds aprīlis, kad man to pateica, tad man bija tikai jāpabeidz vidusskolu, un viss man ir skaidrs, kur es eju tālāk. Nu, protams, tie 4 gadi pedagoģijas augstskolā man pagāja labi, man patīk tas, ko es darīju, es sapratu ka tā pieredze, ko es biju iegūst pie jaunsargiem, strādājot ar jauniešiem, man ritīgi palīdzēja. Man tiešām es ar prieku gāju un studēju, un tas bija tas foršais moments. Nu, tad, protams, pabeidz, kas jādara tālāk. Nu, jāiet uz to akadēmiju. Tātad tas posms, kad es jau biju izdomājis no 98. gada līdz tam realizētajam momentam, kad es kļuvu par virsnieku, tad 2007. gadā es kļuvu par virsnieku. Tātad visu to posmu es gāju uz konkrētu mērķi, un es nevienu brīdi nenožēloju. Sanāk, tev ir 2 augstākās izglītības, vai ne? Tev bija tā kā civilā, un pēc tam arī militārā, jā? Un pateicoties tai pedagoģiskai izglītībai, es vēl pēc tam paralēli 10 gadus ar skolā kā skolotājs nostādāju. Tā kā tas man ritīgi... Kādu priekšmetu pasniedz? Neticēs. Latviešu literatūru? Nē. Tas, kas ir tagad jau kā... vairs nav kā izvēles priekšmets, tad valsts aizsardzības mācība. Es biju tas pilota. Pilota testētājs, jo valsts aizsardzības mācībā jau tie aizmetņi jau bija stipri pirms viņi tika palaisti. Man liekas, kaut kādi 10 gadi jau pat iepriekš. Nu, tad es biju tajā vilcienā. Jā. Ok, tad 7. gadā tu pabeidz aizsardzības akadēmiju un aizgāju uz Latbatu. Dienēju tur. Tur kā jaunam leitnantam, kā tev iedod pieredzējuši vīrs. Bija ļoti interesanti, ka tu gribi kaut ko sabīdīt un iedod kaut kādas vadlīnijas, un tu saproti, ka tie vecie tā kā spurojās. Mēs taču zinām valā. Tur es jaunais, un tas, kas man palika prātā, kas man ļoti iepatikās, man tas viens vecākais zemesargs pienāca klāt un teica, tā leitnant kungs, mēs te tā pie mums nedaram. Nē, tas jau bija droši vien Diškarējevs, kas pienāca klāt. Precīzi. Viņš pienāca klāt, un viņš man saka, šitā mēs nedaram, ja jūs gribat kaut ko panākt, jums jādara kopā ar mums. Un tas īstenībā, paldies viņam, ka viņš man šo pateica. Tas man īstenībā noderējis ir visu dienestu gaitu, jo es esmu visu laiku ņemšu to vērā. Ja mēs darām kaut ko kopā, viņi jau novērtē, ka komandieris arī ar viņiem ir. Ja mēs tur, teiksim, pārnesam tur mēbeles vai pārvācamies, vai iekārtojamies, komandieris nestāv malā. Viņš iet ar viņiem kopā ar to visu. Un tas sanāk, tu biji pat Ādažos, jā? Tieši tā, Ādažos, un tad dzīvē notika pavērsiens, un tad es aizgāju štābu bataljonā. Tur es nodienēju 8 gadus dažādās pozīcijās. Tur tā Ādažos iegūtā pieredze un tā jaunsara pieredze man atkal noderēja. Jā, jo tad, ja teiksim, kādam bija bezizējas situācija, es jau biju tam gājis cauri jau citā līmenī, un tas man arī palīdzēja. Tā kā viss tas, kas bija iepriekš, tas savācies man visur, kur es biju, tas man tā kā deva to spērienu nākušam posmam, un tad es devos misijā 16. gadā uz Āfriku, uz Malī. Es biju ANO misijā, tas arī tāds interesants stāsts, jo es tā sievai smejoties pirms sāku dienēt, teicu, es gribētu kādreiz ANO misijā padienēt. Un pagāja 11 gadi pēc tā manis teiktā, un te es biju Āfrikā. Pēc tam kādam pateica, ka gribētu IT biznesā būt, un tagad esi tur, Īsti jau nē. Jo tad, kad es atnācu atpakaļ, tad saprotu, ka tu visu kaut ko esi redzējis, un tad tu meklē to savu piepildījumu, ko darīt tālāk. Jo bataljonā tajā brīdī, ja es biju kapteinis, un tad nākamā pakāpe ir majos, un tad ko darīt? Un tad saprotu, ka bataljonā tās vietas ir tik, cik viņas ir. Un tad sācu meklēt, un tad man uzrunāja iepriekšējais komandieris. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns, un tas, kas mani pārsteidz, es īstenībā nezināju, uz ko es eju, jo tas bija pilnīgi kaut kas jauns. Nonācu kiberaizsardzības vienībā tajā brīdī par pirmo vietnieku, es kļuvu, tātad komandierim.
Un pirmajā mēnesī man likās tā, ka es esmu dzīvē sajaucis durvis. Tā, pamatīgi sajaucis. Ja tev nebija nekādas saistības ar pieredze? Nē, nekādu. Saprotu, tu atnāc un tu nezini, ko sagaidīt. Tu nezini, ar ko rēķināties, kas ir tas, kas tev jādara. Nu, man patīk, kā komandieris teica, tev ir jāatrod tā sava niša tajā visā, kur tu sevi redzi. Viens, tas ir kaut ko apgūt, mācīties no jauna, un otrs atrast to ar savu bagāžu, to vietu, kur tev vislabāk iedara. Jo viņi principā dara visu kaut ko citu, nekā tu biji darījis pirms tam. Pilnīgi. Tā kā nav nekādas LKI un tu iedomājies, tu atnāc uz vienību, kur visi ir intelektuāļi. Visi ir gudri. Visi ir gudri, un tu esi vienīgais tāds pastarīts, kurš veči, kas Bija apakaļ tajā pašā pirmā batiņa stāstā, kur tu biji jauns leitnants un visi gudri. Precīzi, tieši tā, tad es sāku visu no jauna. Un man vajadzēja kaut kādu pusgadu, kamēr es iegūtu to mūsu zemesargu uzticību, un tad jau viss aizgāja kalnā. Es pieļauju, ja tu aizēji ar pieredzi, kādas tev ir par sauszemes spēkiem, aizēji uz IT ar to, ko viņi dara. Tas pilnīgi viss tik maliņā nolikts. Pilnīgi tā, ka tu paņem sapako čemodānu, ielikt, ok, tas paliek tur, un tagad sākam visu. Sākam no sākuma. Jā, Nu labi, kādēļ mums vajag kiberaizsardzības bataljonu? Jā, šis ir labs jautājums. Paldies. Es teiktu tā, ka tas, ko daudzi nezin un nejūt ikdienā, tad mēs esam, kā es saku, mēs esam neredzamās frontes karavīri. Ja mēs redzam skaistu kainieku, kurš skrien pa zemi, ieņem pozīcijas un cīnās ar pretinieku, kas viņam ir pretī. Arī, jā. Daudz labāk nekā brīlēns čalis. Tieši tā. Nu jā, tad Es ļoti atvainojos. Kiber bataljona zemesargi ir tie, kurus tu ikdienā nesatiec. Jā, nu varbūt tās kaut kādās mācībās noķer, parunājies, ieraugot mūsu skaisto zirnekli. Uzšuvīt, jā. Bet jā, viņi ir neredzami. Un tā lieta, ko mēs darām, bieži vien ir, varbūt tās nesajūtam uzreiz, bet tas, ka, teiksim, jūs ikdienā varat atvērt vaļā savu e-pastu vai pārskaitīt naudiņu un viss pārējais, viss strādā, viss forši. Līdz brīdim, ka kaut kāda sistēma nedarbojās, tad mēs esam tie, kas, teiksim, bruņoto spēku ietvaros un arī atbalstot mūsu partnerus CERT. Tad mēs esam tie, kas nāk viņiem palīgā. Būtībā, ja viss strādā, mums ir jautājums, kāpēc jūs vispār vajag, tad jūs visu labi darat, ja? Nu, mēs to darām sazobē. Nav tā, ka mēs vienīgie. Mēs esam principā tie, kas atbalsta jau kaut kādu esošu institūciju, kurai nepieciešams tur papildus kaut kādu ekspertu viedokli vai kaut ko patestēt, vai kaut ko pārbaudot, cik tas ir droši no IT viedokļa un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs darām. Tas, ko vēl mēs papildus darām, to gan jūs droši vien esat redzējuši. Mēs mēģinām jau pamatapmācībā, zemesardzes pamatapmācībā jau pašā sākumā kāds no mūsu zemesargiem aizbrauc un kiberhigiēnu izvada. Jā, Šito mēs neesam redzējuši. Tad jūs neesat redzējuši. Tas varbūt kaut kāds nesanāks. Higiēna mums ir sveša. 4. brigāde ir tie, kas principā ļoti piekop šo, kā viņiem ir pamata apmācība, tā mūsēja speciālisti brauc. Bet tas ir tikai laika jautājums un neiet runa tikai par zemesargiem. Mums jau sargā tas Kadagas garnizona žoks no visām jūsu nevajadzīgajām idejām. Es gribētu ticēt, ka tas tā ir, jā, bet es domāju, ka mēs kaut kad arī pie jums atbrauksim, jā, ciemos. Bet tās ir tās redzamās lietas, ko mēs darām. Mēs testējam dažādas sistēmas. Ja kāds grib kaut ko ieviest, tad bieži vien ir tā, ka pie mums nāk. Puiši varat patestēt tieši no IT viedokļa, cik drošas sistēmas un tā tālāk. No, mēs esam dzirdējuši frāzi, ka info telpā karš jau notiek. Vai tas nozīmē, ka arī kibertelpā karš jau notiek? Jā, viņš visu laiku notiek. Tāpēc es saku, tas, ko varbūt tās nevar just tā ikdienā, tad mūsu CERT kolēģi, paldies viņiem par modrību un to, ko viņi dara. Tad CERT ir tie, kas primāri uzņem to triecienu, tad viņi atbild par visu civilo kritisko infrastruktūru. Un tajā brīdī, kad viņiem pietrūks kaut kāda eksperta viedoklis vai nepieciešams vairāk rokas, kā saka, hands-on, tad mēs esam tie, kas nāk viņiem palīgā. Un, jā, tāpēc mēs viņu varbūt tās neizjūtam tik ļoti, jā, tāpēc, ka
24/7 cilvēki strādā pie tā. Ja tam ne viss, mēs arī saprotam, ko jūs darat. Jā. Mēs tikai filmās esam redzējuši, kā tur kāds kaut ko uzlauž, vai tur kāds mēģina laust, un otrs tur pretī kaut ko dara. Jā. Nu, tas īstenībā arī ir tāds filmās, ir tas nepareizs. Tas tāpatās kā par kainiekiem filmās ir nepareizi. Jā, tur uzreiz viss tur. Ar diviem ložmetējiem. Slēpties aiz mašīnas noteikti nav produktīvs. Jā, tāpēc iet cauri skaisti pie tām, jā. Bet jā, tāds ir filmās. Bieži vien parāda to, kad apsēžās tur hakers, jā, bet neviens tev nepastāsta, ka tas brīdis, līdz kamēr viņš ir nonācis, līdz tam, ka viņš var pieslēgties, tur kaut kam atslēgties. Tur ir sagatavošanās periods diezgan garš. Varbūt pusgads, varbūt pat vēl vairāk. Jā. To nevienam nepastāst. Tas ir tas sadaļa, ko mūsu puiši dara, un ja mums ir kaut kāds uzdevums, tad mēs tam gatavojamies laicīgi. Mēs, kad gatavojamies sarunai ar tevi, tad es Mārtiņam teicu, ka man pirmais, kad runājam par kiberaizsardzību, nāk prātā 2007. gada Tallinas nakts nemieri. Un toreiz Igaunija piedzīvoja kiberuzbrukumus. Tagad arī bijuši jaunāki kiberuzbrukumi Eiropā. Un, par ko mēs esam dzirdējuši. Jā, šeit ir tādi, par kuriem mēs neesam. Jā, par ko mēs zinām. Es pieļauju, ka droši vien Tallinas notikumi bija viens no iemesliem, kādēļ vispār šāda tobrīd vienība tika izveidot, vai ne? Jā, tas bija viens no iemesliem. Tad Igauni pirmie to izdarīja. Tad Igauni saprata, ka tas ir vēl viens veids, kā var manipulēt ar cilvēkiem, ietekmēt viņus, teiksim, nešaujot un nedarot nekādas citas lietas. Un jā, Igauni bija pirmie. Man liekas, 2011. gadā viņi izveidoja to kiber zemesardzes vienību, ar kuriem mums arī ir sadarbība. Un nedaudz vēlāk, pēc 3 gadiem, latvieši arī saprata, mums arī vajag. Jā, tad Igauni 11. gadā to izdarīja. Tomēr mums aiziet lēnāk nekā viņiem, jā? Nu, šajā situācijā sanāca, bet teiksim tā, kopā ar viņiem darbojoties, es teiktu tā, ka mēs esam līdzvērtīgi. Jā, tad mēs ar kaimiņiem kopā darbojamies. Jā, tas bija tiešām spēriens, man liekas, spēriens visām Baltijas valstīm, ka tas ir veids, kā var manipulēt. Un kā var ietekmēt ļoti lielas masas neletāli tajā brīdī, bet tas iedeva tiešām spērienu un Igauniem papildus domāt par to kiberdrošību, kas attiecīgi arī mums kā kaimiņu valstī mācāmies no kaimiņu valsts kļūdām un saprotam, cik tas ir svarīgi. Jo tajā brīdī neviens par to tā baigi nerunāja, tas bija kaut kas pilnīgi jauns. Nu, un tad redz, kur mēs esam, jā. Tad šogad jau būs cik gadi? 10 gadi sanāk aprīlī, man liekas, kad Ļošu pārbīdīja. 20. 20. Tur būs 20, jā. Nākamgad 20 gadi. Bet kā ir, mēs esam dzirdējuši šos te vairākus, pēdējos gados Spānijā, nemaldos, bija Vācija, pa laikam ir kaut kādas šīs problēmas. Tie ir kaut kādas kļūmes, vai tie ir uzbrukumi, kā tas ir, un vai mēs mācāmies no tā? Nu, redz, kā bieži vien tie kiberuzbrukumi, viņi nav tēmēti. Viņi vienkārši masveidā tiek izplatīti un attiecīgi kāds jau uzķeras uz to visu. Atsevišķos gadījumos, jā, ir kaut kādi tieši konkrēti tēmēti uz konkrētu personu, bet pārsvarā tas ir tāda globāli lielas akcijas, uzbrukumi, kad konkrēts mērķis netiek meklēts, bet tas ir tas veids, kā viņi taustās. Un kibervidē tieši tāpatās, kā, teiksim, kainiekiem tā taktika mainās. Jā, teiksim, ja mēs paskatāmies, kā iepriekš karoja, kā tagad karo Ukrainā, tas viss pilnīgi mainījies ir. Un kibertelpā arī tas pats. Visu laiku viss ir mainās. Un tas, kas bieži vien netiek minēts, ja, kad, ja teiksim, notiek tā aktīvā kara darbība, tas tā kiber, tie uzbrukumi, viņi jau nekur nepazūd. Viņi tur ir. Viņi visu laiku ir klātesoši, tikai tas galvenais fokus bieži vien tiek nobīdīts. Jā. Un tas ir vēl viens veids, kā var, teiksim, ietekmēt cilvēku prātus, cilvēku, kā saka, neapmierinātība ar kaut ko tad caur kiber un informācijas telpu, kad uzrunāt lielas masas un kaut kādā veidā ietekmēt. Nu, labi, ir tāds teiciens, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums, bet es nejautāšu, kādus uzbrukums jūs veicat. Jā, iespējams, ka nē, bet kāpēc zemesardze? Kāpēc tas nav NBS? Nu, kāpēc tas nav profesionālā dienesta sastāvā? Man šķiet, kad vienību veidoja, tad tas mērķis bija tāds, ka zemesardze ir forša platforma, kur var izpausties un pamēģināt kaut kādas lietas, kā viņas darbojās, bet kas ir pozitīvais zemesardzei?
ikdienā tu nevarēsi dabūt IT speciālistu un piedāvāt viņam atbilstoši algu. Bet zemesardze ir foršs formāts, kur tu vari viņus tā kā ieinteresēt, lai viņi nāk ar savām zināšanām. Un tādā veidā ar savām zināšanām stiprināt to Latvijas kibertelpu, sauksim viņu tā, kurai nav īsti robežas. Ja, teiksim, kājnieks zina, kur ir Latvijas beidzās, kur viņi sākās, tad kiberjomā ir tā, ka tās robežas ir tādas, viņas nevar novilkt ar līniju, kur viņas ir, te viņas nav. Un tas ir tas, kas ir tas īpašais, ja, kad tu nevari tās robežas noteikt, bet tu vari kaut kādas lietas ietekmēt, teiksim, ar savām zināšanām, ar savām prasmēm. Jo tas, kas mums, tas zemesargs pamatā ir, viņš ir speciālists ikdienā. Viņš jau ir saskāries ar dažādiem uzbrukumiem, ja, un viņš jau var kaut ko pateikt, klausies, jā, man darbā ar šitā bija. Vai atkal otrs, teiksim, mēs te kaut ko iztestējam, saprotam, tad viņš aiznes tās zināšanas uz darbu. Un tad te ir tā savstarpējā miedarbība, ka mēs varam viens otru atbalstīt un ar tām zināšanām, ko viņš atnāk, pilnveido šeit, un attiecīgi viņš aiznes uz to civilo vidu un attiecīgi tur var kaut ko. Es domāju, ka, ja pastītos to, kāds jums tur talants ir, ja, no IT ziņas, tad jebkurš liels uzņēmums būtu laimīgs par kaut kādu tādu talantu kopumu, kāds ir pie jums. Es teiktu, ka jā, kad es parasti saku tā, ka visi labākie speciālisti jau pie mums ir, bet tie kas vēl nav, viņi nezina. Viņi nezina, ka viņi ir labākie. Ja? Jā, tieši tā, ka viņi ir labākie un ka viņiem jānāk pie mums. Jā, tieši tā. Es tā noteikti varētu teikt, ka mums ir tiešām tāda komūna, kur ir viens otru pazīst. Kaut ko ir darījuši kopā. Bieži vien tā ir, izņemot tie, kas ir tādi pilnīgi jauni. Atnāk uz vienību, tiem ir varbūt bišķiņ sarežģītāk, bet viss ir atkarīgs no tā, ja viņi ir aktīvi, daudz jautā un runā, tad viņi no mūsu speciālistiem, man liekas, iegūst vairāk nekā tie, kas jau ir ar baigo pieredzi. Bet, runājot tieši par to iegūšanu, kājniekiem ir regulāras apmācības, lai pilnveidot, uzlabot prasmes un tam līdzīgi. Jūs dzīvojat uz tām prasmēm, ko jums atnes no malas tie zemesargi, vai jums arī ir kaut kāds veids, kā viņus attīstīt? Jā, tātad mums ir vairākas mācības arī namējā, mēs piedalāmies. Jā, tad ir vēl nacionālā līmeņa mācības, kur mēs kopā ar civilās struktūras pārstāvjiem daram lietas kopā. Jā. Detaļās varbūt tās neieslīgsim, bet ideja ir tāda, viņi nāk jau ar savu domu, ko viņi grib, lai mēs iztestējam mācību laikā. Pirmais, ko mēs darām, sadarbību, kā mēs viens ar otru sakomunicējam, kā mēs pie viņiem aizējam vai kā mēs tiekam tajā vidē, kas ir sagatavot priekš mācībām. Tas ir pirmais posms, kā mēs to darām. Tad ir nākamais posms, ka mūsu speciālisti ar viņu speciālistiem sēž kopā un dara lietas. Iet cauri, teiksim, kaut kādai infrastruktūrai, skatās, ko viņi pamanījuši, ko nav, kā to uzlabot. Un tām mācībām ir tiešām pievienotā vērtība, jo mēs reāli pa īstam darām bieži vien tur lietas un sakārtojam kaut ko, kas varbūt nebija pamanīts, teiksim, no viņa puses. Un tās mācības notiek katru gadu un veselu mēnesi. Jā, tad veselu mēnesi no vietas, dažādi tie līmeņi, kuros tiek darīts kaut kas, arī dažādi veidi uzdevumi un dažādas struktūras, kur mēs strādājam kopā. Protams, arī sadarbība ar dienestiem. Visiem iespējamiem. Ja, bet tas nozīmē, ka jūs testējat kaut kādas ievainojumības, kaut kādas, varbūt nav dublicēšana kaut kāda, skaties infrastruktūra vai ir ok vai nav ok. Jā, tieši tādas dažādas šādas lietas, kā arī mēs dodam arī savus novērojumus, ieteikumus, kā, teiksim, uzlabot kaut ko, ko mēs, teiksim, esam pamanījuši. Es pieļauju, ka jums arī diezgan daudz cilvēku pieredzās, kad karš sākās daudz talantīgi. Jā. Tas bija tāds vilnis. Es kā tagad atceros to dienu, mēs principā pusotru mēnesi to tik darījām, kā uzņēmām. Dienā lasījām tos visus CV, tas bija tiešām tāds pieplūdums nebija pieredzēts. Es pieļauju iespēju, ka iepriekšējais komandieris, kas bija 14. gadā, dabūja droši vien to pirmo vilni sajust, un mēs sajūtam to otru vilni tā, ka tev stāv rindā. Un ne jau katru mēs ņemam, mēs nevaram visus paņemt, tāpēc mums ir arī izveidot savu testēšanas sistēmu, kā mēs testējam, mēģinam atlasīt mūsuprāt labākos. Ja, un arī, ja redzam, ka kādam pietrūkst, tad dodam viņam iespēju, ja, mēs sakam, iegūst pieredzi,
Nāc pēc gada vēl vienreiz pamēģināt. Jā. Tas ir tas, ko tu iepriekš teici, ja kāds ir ļoti labs, viņš vienkārši nav pie jums, viņš vienkārši vēl nezina par jums. Jā. Kā īsti var nokļūt kiberbataljonā? Te ir daudz dažādu veidu. Viens no veidiem, ko es pamanīju, kas ļoti labi strādā, ir gan dažādi ieraksti, gan dažādas intervijas, jo bija reiz viena intervija, kur es arī tā negribēju piekrist. Man šķiet, ka tā bija viena no pirmajām, jo es sākumā vispār negribēju nākt nekur tā apkārt runāt. Nu, jūs esat diezgan slepeni, jā. Jā, bet... Es domāju, ka vienība kā tāda, un jūs sajūs bieži tieši tā, un tad tās intervijas aizgāja. Tā ir intervija klubā, kas bija? Nē, tā, kas bija Sargā. Tā bija tā pirmā, un katru reizi, kad es intervēju un runāju ar tiem cilvēkiem, es prasīju, no kurienes, lai var saprast, kas strādā. Un tas bija viens no veidiem, ka, man liekas, pēc tās intervijas, kad 20 pieteicās. Tas bija tāds pārsteigums, tas sapratu, hopā, tas ir tas, kā tas strādā. Otrs variants, kas strādā, kad kāds jau no uzņēmuma uzrunā kādu. Klausies, man tur ir čoms. Studentu bataljonā vai 13. bataljonā vai kādā citā bataljonā. Viņš ir baigi labais IT-šņiks. Mums viņu jādabona, ja? Tas ir tas, kā tas arī strādā. Bet, ja tā kā kāds pats tā kā tagad dzirdot šo grib pieteikties, tad viņam ir... Jā, tad tas, kas viņam ir jāizdara, tad kibersargs@mil.lv, viņš atsūta savu CV. Un tad mēs viņu uzrunāsim kaut kādā brīdī, notestēsim, un tad attiecīgi arī ņemsim. Mēs esam dzirdējuši, ka jums visas vietas pilnas datoru vairāk nav un vairāk nevienu neņemam. Man gribētos teikt, ka tev ir taisnība, bet vienmēr var atrast vietu, un mēs pie tā strādājam. Mēs esam daudz, jā. Bet jums arī daudz profesijas, jo es skatījos, jums, piemēram, tas nav tikai, IT speciālisti ir daudz un dažādi. Es sapratu, to es jau sapratu, jā. Bet tur ir dažādas, vai ne, sākot ar juristiem un... Jā, tas ir atkal tas otrs priekšstats, kas visiem ir radies, ka mēs esam IT un tas ir viss, nē. Un tas nozīmē, ka programmētāji ir tā kā uzreiz. Tikai, kas māk programmēt. Jā, programmētāji ir daudz, jā. Bet tas, ko mēs sapratām, ka mums ir svarīgi, jā, juristi, ļoti labs piemērs, jā, jo īstenībā tāda kiberjuristi īsti nav. Jo ir dažādi jomi tie speciālisti, bet tādi kiberjuristi nav. Un tas ir tas, ko mēs tā kā iedodam tiem mūsu juristiem, kas mums vienībā ir, ka viņi redz vēl plašāk. Kas tad ir tas kiber? Viņiem nākās iedziļināties, jāsaprot, kā tas darbojās un kā tas var ietekmēt kaut kādu procesu. Un jurists parasti ir tas, kurš pasaka, hei, vīri, stop. Šita nedara tā, jā, jo sekas var būt tādas. Un tas ir tas, kas mums... Bet, ja jūs labi darat, tad neviens neuzzina, ko jūs izdarījāt. Jā, bet jurists var pateikt, kāds būs sekas pēc tam, jā. Tā kā man patīk tas, ka, jā, juristi tie, kas mums bieži vien arī nosēdina tā, hops. Un, jā, un ne tikai tātad mums arī interesē cilvēki, kuri ar robotiku darbojās, tehniski, jā, kaut ko var salodēt, kaut ko izveidot, jā. Tur arī tā radio puses pienāk klāt. Jā, un tieši tā, jā, tad ir tie radio speciālisti, līderus meklējam, kas ir gatavi, jo bieži vien ir tā, ka tu ieliec... Jā, ja tu ieliec, tieši tā, tu ieliec gudrāko, teiksim, IT speciālistu par vadītāju, un tu saproti, ka kaut kādā brīdī kaut kas neiet, jo viņš tajā brīdī, tā, ka viņam vajadzētu vadīt, viņš ir aizrāvies ar to tehnisko sadaļu, jā, un tad mēs sapratam, nē, okei. Mums vajag cilvēku ar priekšzināšanām, ja? Bet mums vajadzīgs menedžers, lai viņi darbojas tā kā skudriņas. Un tā kā tas loks patiesībā ir ļoti plašs. Tad arī tādi projektu vadītāji no IT nozares ir kaut kas tāds, kas jums dara, ne? Jā. Dara. Un juristi arī jums ir ļoti nepieciešams. Jā, juristi arī, dažādi jomas speciālisti. Kā jau es teicu, mēs katram varam atrast vietu. Ja ne mūsu bataljonā, tad mēs parasti bieži vien iesakam, klausies, kur ir tuvākais bataljons, varbūt tas tur aiziet. Es varu, sev, kā saka, palielīt. Es biju vienā uzņēmumā, stāstīju par dienas zemesardzi, un tur bija viens mans paziņa. Un tagad paiet pāris mēnešus, viņš runājos, viņš saka, sorry, baigi maz gulēs, es tikko no namī atbraucu. Es saku, tu esi zemesardze? Jā, es pievienojos. Saku, kur tu esi? Es kiberniekos esmu. Es jūtos, ka es piesaistīs vienu cilvēku kiberniekiem. Es gan viņi gribēju labāk pie mums piesaistīt, bet, kā saka, viņš ir zemesardze, tas ir pats svarīgākais. Bet, klausies, kā notiek tās apmācības tad jums? Mums ir līdzīgi, tā kā jums ir jau pa gadu lielais plāns. Lielās mācības. Viss nosaukums es, diemžēl, nevaru minēt, bet Lokačils ir viens no tām. Namējs ir tā kā gada noslēguma, ja, tāda aktīvā fāze. Un pa vidu mums ir daudz
paši veidotas mācības. Mums ir, teiksim, ar ko mēs arī atkal atšķiramies, teiksim. Mums ir ļoti daudz mācības, kuras virtuāli var piedalīties. Tātad tev fiziski nav. Tu esi mājās, tu sēdi mājās uz dīvāna, dzer tēju vai kafiju, ēd maizītes. Un paralēli esi tīklā un dari lietas. Pēc šodienas te mazliet nesaucās kopā, jo mēs vienmēr sakām, sežot uz dīvāna, Latviju neaizstāvēs. Tā kā parāda, labi, viņš nav dīvāna eksperts. Bet viņš sežot dīvānā var aizstāvēt Latviju. Bet jūs arī atšķiraties ar to, ka, ja, teiksim, tādām ierīnas zemesardzes vienībām tie pārsvarā ir brīvdienas, tad jums tās ir arī darba dienas. Jā, tā ir vēl viena atšķirība, kas ir mūsu bataljonā. Mēs cenšamies tās brīvdienas turēt ģimenei. Jo zinām, ka IT speciālisti, cik es esmu daudz runājis ar mūsu zemesargiem, bieži vien viņi tur līdz naktī, līdz rītam dara savas lietas. Bet brīvdienās apdraudējumi nav tā kā jūs? Nē, ir brīvdienās arī mums mācības. Nav tā, ka mums nav brīvdienas, bet, ja salīdzina ar kainieku bataljonu, noteikti netik daudz. Bet, jā, tas fokus ir vairāk darbdienu vakar. Tas ir tas, kad dīvānā sēžot. Var neskatīties seriālu, var pieslēgt. Jā, tieši tā. Vai paralēli tur bērns dzenāt un vēl izdarīt vēl kaut kādas lietas. Tas ir tas pienesums, ko, teiksim, tas zemesargs, jā. Tātad mums ir paši organizētās mācības, tad mums ir arī mācības, kur mēs ar visām 3 Baltijas valstīm kopā daram kaut kādas lietas, apmainamies ar pieredzi caur tādu militāri IT miksējumu, jo tur mēs parasti mēģinām uztaisīt tās mācības tā, ka ir kaut kas no militārā, ir kaut kas no tehniskā un ir kaut kas no, teiksim, tā intelektuālā salikts kopā. Tas ir tas fokusiņš, kā mēs to saliekam kopā, to puzlīti. Un tad, man liekas, ka viss sarežģītākais šajā jomā, man liekas, jebkuram bataljonu komandierim zemesardzē ir uzturēt to interesi zemesargiem, lai viņi nāk un raujās. Tas ir, man liekas, viss sarežģītākais. Mēs pie tā ļoti piedomājam. Lai nav tā, ka mēs jau šito darījām, mēs jau zinām. Un tad mēs mēģinām atrast to kaut kādu vēl vienu citu skatu punktu, kā mēs viņus varam interesēt. Jā, un mācības mums ir daudz. Mums tiešām ir tāds tukšāks periods, varbūt tās ir jūnijas, jūlijas, un vispārējais ir pilns līdz pat decembrim. Bet jums ir tā foršā lieta atšķirībā no, paldies Dievam, kainiekiem, ka jums ir arī reālas lietas jādara. Ja? Mums tomēr tās ir mācības, apmācības. Jā, Bet es teiktu, ka jūs jau arī darat reāli, pietuvināt realitātei. Mēs ceram, ka nekad dzīvē mums to nevajadzēs īsto izmantot. Tieši tā. Tad būs savādāk, ka pretinieks tu redz un viņš jau šādi pretinieki. Bet jums ir tās situācijas, jā? Mums ir atsevišķas gadījumos, jā. Ir brīži, kad vajag kaut ko patestēt, pārbaudīt, iedot hops, kur ir verdikts šitā. Šito mēs pamanījām. Bet tad, ja cilvēks sēd, piemēram, no malas pilnībā, piemēram, jurists, ja, tad viņam ir šī pamatapmācība, tā pamatapmācība ir tāda vieglāka nekā tu būtu kā kainieks. Vai ne? Kaut kas mazliet pa zaļo ir, vai ne? Kaut kas mežā, bet salīdzinājumā. Ja mēs tā vispārīgi skatāmies, tad jā, bet arī mūsu zemesargi apgūst pilnīgi visas tās pašas tēmas, ko jūs. Jā, viņiem varbūt tās viņi nav tur. Ko da? Ar Gustavu ir šāvuši? Nē, ar Gustavu gan ne. Ar G36, jā. Bet, vai AK4, bet tas primārais, jā, mums ir iedot viņam to izpratni. Tas ir svarīgi, jo tas, ko mēs pamanījām, pamata apmācībā ļoti saliedē cilvēku. Tu redzi, kur vienam nav tēkreklis, viņš iedod savējo kur manējais, pēc tam atdos. Jā? Un tu ej un tā skaties un tu redzi, ka ir izdarīts darbs, tas, kas bija jādara. Un tāpēc mums ir svarīgi, lai viņi iet cauri tai pamatapmācībēm. Un tas saliedē, iedod to plašāku skatījumu un, protams, zaļā taktika jau viņa nekur nepazūd. Bet cik ir svarīgi, tā kā jūs bataljonā, tad kaut kādas kainieku pieredzes un prasmes? Tas redzesloku paplašināšanai vai ir arī kaut kāds? Es teiktu, jā, redzesloku paplašināšanai tas ir viens. Mums ir arī tādi entuziasti, kas arī ikdienā iet un, teiksim, šautuvēs kaut kur pašauj, kaut ko padara. Jā. Es redzu, ka ir tā zemesargu daļa, jā, ka viņiem ar to IT nepietiek, ka viņam vajag to zaļo taktiku. Arī tāpēc es saku, kad ir forši, ka tu atnāc no kaut kāda zemesardzes bataljona, kur tu esi dabūjis jau rītīgi, padzīvojis pasaules, jā, un dabūjis slapjumu un bezmiegu un nodus un visu pārējo.
Un tad tu tā, labi, šitam posmam izgājis cauri, tad gribēs kaut ko citu. Es esmu par vācu priekš. Jā, tad tas ir svarīgi, jo tas dod arī to rūdījumu dažādos skatījumiem. Jā, mums ir dažādi gan no artilērijas bataljonam atnākuši, teiksim, no inženieriem. Tā kā, plaša profila speciālisti, un tu zini, šitais čalis var arī inženieriem palīdzēt, ja vajadzēs kādreiz, jā. Tā kā, Mācās kabeli pārrakt vai ierakt, atkarībā kā vajag. Vai kaut ko pieskrūvēt, vai uzlikt, jā. Noveidzot, mēs šeit visbiežāk cenšamies laust dažādus mītus par zemesardzi un aicināt cilvēkus pievienoties zemesardzei. Mūsu sarunā mēs, man liekas, diezgan daudz jau esam reklamējuši kiberniekus. Un jums jau arī nevajag vairāk tos cilvēkus. Nekad nevar būt par daudz. Vai ne? Bet varbūt cilvēcīgi pareklamē, kādēļ cilvēkiem pievienoties zemesardzei. Ja tavā priekšā, piemēram, būtu cilvēks, kurš tā šābās, es aizņemts un tā tālāk, man kā bērni ir, ko tu viņam teiktu? Tas pirmais, ko es teiktu, kas man nāktu prātā. Bieži vien es saskaros ar tādiem cilvēkiem, kas, es tā kā gribu iet uz zemesardzi, ko es tur darīšu? Un tad pirmais, ko es jautāju, kas tas, ko tu ikdienā dari? Un tad viņš man izstāsta to, ko viņš dara ikdienā, un tad es viņam prasu, klau, to ar savām zināšanām pavisam noteikti var dot savu pievienoto vērtību valsts aizsardzībā. Tu to varbūt tās vēl tagad neapzinies, ja? Bet aizejot zemesardzē, tur dabūni to kopības sajūtu, vai ne? Tu redzi tos puišus sev blakus, tu redzi, ka tu viņam var uzticēties. Bieži vien ir tā, ka tu esi sastrādājies tā, ka tu uz viņu paskaties, tev nav nekas pat jāsaka. Tu zini, ko viņš darīs. Vai zini, ko viņš varētu tev dot pretīm vai kādā veidā tevi atbalstīt. Un pirmais, bieži vien visi jautā par to patriotismu. Man liekas, ka tajā zemesardzē tur to patriotismu var sajust rītīgi. Viņš tur ir. Jā? Un ja tev ir brīvs laiks, ko es parasti saku, tev jābūt brīvam laikam. Citādi diezgan grūti atrast to balansu starp to iestāšanos zemesardzē, jo tajā brīdī, kad tu iestājies, tev ir kaut kāda atbildības sajūta. Jā, tu nevari tā pateikt, visi es negribu neko darīt. Tātad tajā brīdī, kad tu esi iestājies zemesardzē, tu esi atbildīgs par to, ko tu dari un par to, kā tu, izdarot savu mājas darbu, stiprini valsts drošību. Tas ir tas, ko es viņam, ieteiktu tiem cilvēkiem, un bieži vien man tā ir arī sanācis. Ja es zinu, ka man kaimiņos dzīvo IT speciālists, es viņu speciāli neķerēju uz rokas un nesaku, nāc pie maniem uz vienību, bet es gaidu to brīdi, ka viņš pats nobriest, un viņš saka, hei, es dzirdēju, ka tu esi tur. Negribu atnākt pie mums, jā. Bet tas, ko es novēlētu visiem pārējiem, noteikti, ja jums ir brīvais laiks, un jūs redzat, ka jūs ar savām zināšanām un to, ko jūs darat ikdienā, varat stiprināt, vēl stiprāku padarīt mūsu valsts drošību, tad es noteikti aicinu jūs nākt pie mums uz zemesardzi, stāties jebkurā bataljonā, apgūt iemaņas, kas palīdzēs jums aizsargāt mūsu zemi, mūsu valsti un galu galā arī savas ģimenes. Tas ir tas, kas mums ir visiem ir vajadzīgs. Jā, tas ir tas, ko es arī, novēlētu un atrast to balansu starp ģimeni un darbu. Ja jums ir brīvais laiks, tad jums viņa nebūs. Precīzi. Un ja nav brīvais laiks, tas nozīmē, ka jūs vienkārši nemākat plānot, turpmāk labāk plānot. Jā, jums nebūs tas brīvais laiks, bet jums toties jūs viņu pavadīsiet saturīgi. Ar pievienoto vērtību, lieliekot to puzles gabaliņu mūsu kopējai drošībai. Tas ir par to brīvo laiku, es jau teicu vienā no podkastiem vai vairākos, ka tas, ka es esmu zemesardzē, nozīmē, ka to brīvo laiku, kas man ir ārpus zemesardzes, es izmantoju daudz efektīvāk. Ir tās, tad, kad ir tā kā, visas brīvdienas ir brīvdienas, tad, kāda starpība? Nākamā brīvdiena varbūt brīvdienas. Bet ir tās brīvdienas, kuras esmu brīvs no zemesardzes, tad tas nav tā, labi, tad paies šitās nāks nākamās. Nē, šīs es gribu izmantot kvalitīvi. Īstenībā, jā, tas, ko tu mini, tā tas arī ir, un man liekas, arī zemesardzē perfekti var izjust to sajūtu, tu zini, ko nozīmē slapjas kājas. Tu novērtēji, ko nozīmē siltums, ko nozīmē gulta. Tas ir tas, ko tu varbūt tās ikdienā nepamanī. Jo tev tas viss ir. Un zemesardzē tu dabūni to otru sadaļu, kur tu izjūti, kā tev nav un cik tas ir svarīgi. Mums bija apmācības Irbenē,
Ja man pirms 6-7 gadiem kāds būtu teicis, ka es gulēšu tā kā bomžu mājā, tā bezpajumtnieks mazliet, jā. Es tam tā neceru, bet mums ar Mārtiņu bija tāda interesanta pieredze. Un pēc tam atgriežoties savās mājās, savā gultā, ka tu neguli uz stikliem, bet tu guli matracī, bija ļoti forši. Jā, tieši tā, jo mēs ikdienā esam pieraduši. Mazgājies dušā, siltā ūdenī. Pie komforta, jā, tieši tā. Un tad tev pēkšņi viss tiek tā kā atņemts kaut kādu brīdi, un tad tu novērtē, wow, cik tas ir labi. Bet par to laiku trūkumu vai tieši otrādi. Man liekas, tur tas, kas ir, ko mēs ar Mārtiņu esam novērojuši, ka esot zemesardzē, tu vienkārši viņi ļoti plāno to laiku. Jo tev mācību grafiks ir zināms, un tu viņu plāno un izmanto liederīgi. Tur nav tāds, kaut ko nezinu, ko darīšu brīvdienās. Tas ir, man liekas, tas pozitīvais, kas tev tā arī strukturizē, un man liekas, arī privātajā dzīvē tev tas palīdz, ka tu visu tā sakārto. Un seko līdz kaut kādām aktivitātēm, zini, ka tev tur jūnijā būs kaut kādas mācības, kurā tu piedalīsies. Un tu jau esi rezervējis laiku, un tu zini, savai ģimenei esi laicīgi pateicis. Līdz ar to visu, kas bija līdz tam, arī esi saplānojis tā, lai, teiksim, sieva ar bērniem tiek galā, un tad dažiem klausītājiem var būt pārsteigums, bet mēs šo arī darām savā brīvajā laikā. Ja? Nav mūsu profesija nodarbošanās. Tieši tā, tas ir brīvais laiks, ko jūs veltat mūsu valsts drošības stiprināšanā. Tieši tā. Ronald, nobeigumā teikšu paldies tev par dienestu. Un Mārtiņ, paldies arī tev par dienestu. Paldies tev par dienestu. Paldies jums, ka jūs esat.